Ejam meklēt. Labi, ejam. Vai tu domā, ko es domāju? Es to nedomāju. Beidzot, es varu būt labāka par viņu. Ko mēs tagad darīsim? Ak, vai baterija beidzās. Kas viņi tādi? Man šķiet, ka viņš ir Dženiferas dēls. Bet kas ir tā meitene? To gan es nezinu. Ko darīsim ar okšķeriem? Vai to pašu, ko ar Dženiferu un viņas ģimeni? Protams, liksim viņus pie pamatīga prāta darba. Tieši 2 ķiveres. Okšķeri arī tiks aizmidzināti. Vai beidzot varēsim noķert arī Agnī? Protams, ka jā. Mendija, Kendija, Endija! Neviens nebūs krūtāks par mums. Visi, kas mēģina sāpīgi skums. Jo esam sliktās meičās, mums ir melnas kleitas, man gan krāsaina. Nu un neviens nebūs krūtāks par mums. Visi, kas mēģina sāpīgi skums. Pietiek, Endija, pietiek, tu nemāki dziedāt! Atvaino, Mendija, atvaino. Vai dzirdēji? Viņas ar mums grib izdarīt to, ko ar manu ģimeni. Un viņas ir atklājušas, kas ir noticis ar tavu ģimeni. Es ceru, ka mēs izglābsimies. Es arī ceru. Dievs, es lūdzu, izved mani un Elzu ārā no šejienes. Ko tu dari? Dievu lūdzu, tu viņu pazīsti? Es pat pazīstu kādu eņģeli. Eņģeļi ir īsti? Vienkārši ejiet. Vai tā ir atbilde uz tavu jautājumu? Kas te notiek? Kur es esmu? Es tā vēlējos jūs atrast. Kad mēs iesim mājās? Labāk tinamies tagad. Dženifera, cik tu esi neglīta? Mēs esam skaistāks par tevi. Vai jūs joprojām esat niknas par maniem un Agnijas panākumiem? Protams, mēs netikām novērtētas. Tāpēc mēs jūs nolaupījām. Kur ir Agnija? Dēļ viņas stulbās piegu biznesa mēs viņu nenoķērām. Bet tu, Elza, tev te nevajadzēja iejaukties. Vajadzēja gan. Nu tad pamēģini mūs uzvarēt. Salīkstam mieru. Kā lūdzu? Miers. Ko viņa dara? Es arī nesaprotu. Vai nu Elza ir kuku, vai arī grib nopietnu mieru? Vai tu nopietni gribi mieru, vai tu esi kuku? Jūs esat pieaugušas māsas, un jums nevajag atriepties klases biedriem, kuriem ir bijuši labāki panākumi. Vajadzēja gan. Viņš man atgādina Čeraldu. Tu jau atkal apsaukā visus, apriebies jau. Un, kad es ar tevi iepazinos, tu biji jauka meitene. Bet šo 2 gadu laikā tu esi kļūsi par monstru. Kā tu mani nosauc? Tu esi nejauka. Esmu tik nejauka. Es šajos gados biju vienkārši stulbene. Lūdzu, piedodiet man par to, ko es jums nodarīju. Ņemiet šo zeltu, jo man nav nekā dārgāk. Tu to ļaunumu centies kompensēt ar maisu sasmirduša zelta? Pieveldi mēli. Ups. Nekas, es tiešām raktuves atklāju labojot kanalizāciju. Es pieņemu mieru. Stāt, jūs negantās ģimeņu laupītājs. Stāt, ir iestājies miers. Vajag pacerties. Paldies, Kendija. Kendija? Miers? Pasaulē notiek nenormāls lietas. Viss ir labi. Pie reizes, ja esi šeit, es gribēju pajautāt, vai tu ar māsām būsi skolas salidojumā? Mēs nedomājam nākt, bet ja tu aicini, tad būsim. Tādā gadījumā es iemācīšu jūs sadarboties un varbūt pat uzvarēt. Tu to saki? Vau! Nekad negaidīju, ka klases līderes man kaut ko tādu piedāvātu. Agnija,
Vai gribi ar mums un Elzdagēniem iet iepirkties? Tagad man nav īstais laiks šopingam. Ja tev naudas nav, es tev to varu iedot. Ne jau nauda ir problēma. Man ir jāsatiek kāds un kārtīgi jāparunā. Nu labi, tad vēlāk sastapsimies un aprunāsimies. Nu labi, atā, meitenes. Satiekamies skolas salidojumā. Atā!